Labdien, saka LV lasītāji un skatītāji. Jāsaka tā, ka, protams, man jau gribētos šodien runāt par budžetu un runāt par visiem tiem nodokļu pieaugumiem, bet jāsaka tā, ka tās emocijas šobrīd ir tik sakāpinātas un varbūt jāļauj katram pašam nedaudz pasēdēt ar kalkulātoru mājās parēķināt, ko tad tas nodokļu pieaugums, minimālās algas, neapliekamā minimuma paaugstinājuma, ko tas mums katram nozīmē. Un iespējams par to mēs varētu runāt kādā no citiem blogiem. Bet šodien man gribējās runāt par vienu citu lietu un runāt par to laiku, ko mēs veltam birokrātijai un par to naudu, ko mēs maksājam par birokrātiju. Jo no vienas puses šobrīd ir ļoti populāri iestāties par un teikt daudzas lietas tādā pozitīvā gaisotnē, tomēr es šodien gribētu teikt, ka es esmu pret un es esmu pret birokrātiju. Jo tas laiks un pulkstenis tikšķi, viņš patiesībā mums ir ļoti dārgs. Un man liekas, ka mēs ikdienā nemaz tā īsti neaprēķinām to, cik daudz laika mums birokrātija apēda. Jo no vienas puses varētu teikt, ka Vēbera klasiskais teiciens par to, ka birokrātija ir maksa par labāku, ērtāku dzīvi, ir pieņemama un es viņu arī akceptēju un arī es būtu gatava maksāt par labāku dzīvi un par labāku birokrātiju. Bet šodien es domāju, ka mūsu uzdevums ir paskatīties uz tām neiedzībām, kuras ikdienā apēd mūsu laiku un patiesībā arī par viņām daudz aktīvāk stāstīt. Jo ja mēs katrs klusībā ar viņām samierināsimies, mēs diemžēl no viņām neatbrīvosimies. Un jāsaka tā, ka šonedēļ Konfederācija sadarbībā ar valsts kancelēju rīko konferenci Labāks regulējums, kurā mēs tieši arī runāsim par šīm te birokrātiskajiem šķēršļiem, administratīviem šķēršļiem, ar kuriem mēs ikdienā saskaramies. Protams, ka konferencē vairāk runās uzņēmēji par to, cik jēdzīgi vai nejēdzīgi ir, ka viņus tik bieži pārbauda pārtikas veterinārais dienests, jeb ka ir 3 dažādas aģentūras, kas pārbauda ūdens kvalitāti, jeb ka izglītības iestādēs tiek uzraudzīts, kurā vietā tiek nolikta slota, un katrā pārbaudē tā slota ir jānoliek citā vietā. Bet caur šo Saki blogu es gribētu aicināt jūs katru varbūt uzrakstīt par tām neiedzībām, ar kurām jūs ikdienā sastopaties. Jo es kā cilvēks, kā pilsonis arī neesmu gatava maksāt par ļoti daudzām lietām, tā skaitā, ja piemēram, tikko jaunietis ir pabeidzis mācību iestādi Latvijā, viņš nevar saņemt par to starptautiski angļu valodā apliecinājumu par to, ka šī izglītība ir pabeigta. Un vecākiem ir jāvelta 3 mēneši un 1000 latu, lai šo te apliecinājumu saņemtu. Un es domāju, ka tādas lietas varētu būt daudz, tāpēc es ļoti priecāšos, ja jūs arī būsiet pret birokrātiju un par saviem piemēriem pastāstīsiet.